Tiesas sēde Daugavgrīvas ielā, līdzīgi kā rīta tiesas sēdē Bunkas lietā, nebija diezko gara, bet garāk nekā Bunkas lietā, kur ir krimināla lieta, tad šeit bija vismaz kaut kādu stundiņu, mēs pasēdējām, kuru principā, kā jūs minēju, iepriekšējā video tiesājās aizsardzības ministrija pret uzņēmumu Arsan, un prasītājs ir uzņēmums Arsan pret aizsardzības ministriju. Šodien varēja redzēt to, ka uzņēmums ir pretīm nākošs, uzņēmums grib risinājumu, viņi negrib strīdēties, viņi grib vienoties, bet aizsardzības ministrijas pārstāvi pilnīgi un galīgi nevēlās to darīt. Pat varētu teikt, ka viņi ir savā ziņā pret šo tiesas procesu, var redzēt, izturās diezgan augstprātīgi un necienīgi, kas, manuprāt, liekas, jūs taču cilvēki esat, vismaz savstarpēji izturēties godprātīgi, bet var redzēt, ka nē. Un šo visu procesu, principā, šodien glāba pati tiesnese, Stelte Auziņa, kura, principā, prasītājiem nāca pretī, un viņa ātri saprata to, kad, laikam, prasītājiem ir nomainījies advokāts, jo varēja redzēt, ka viņš nebija līdz galam sagatavojies, un dažos brīžos nebija diezko konkrēts un neuzdeva pat saprotami tiesai. Un pretējā pusē varbūt tāds jautājums vai sniedz paskaidrojums, ko pat tiesai bija jāpārjautā vairākas reizes, kas, ko tad tu gribi pateikt man. Bet ļoti kompetenti tiesnese izgāja no katras šīs situācijas, kur valsts pārstāvi parādīja augstumu, vienaldzību, necilvēcību. Tas bija tiešām acīm redzams visā procesā, lai gan viņi bija ļoti labi sagatavojušies, un ja skatītos no tāda likuma punkta kaut kāda leņķa, tad viņi pilnīgi noteikti pašu prasītāju šodien, ja mēs spēlētu futbolu vai hokeju, viņi lika viņiem vienos vārtos, bet kompetenta bija tieši pati tiesnese šajā gadījumā, un viņa izglāba šo procesu, viņa nodrošināja visiem vienlīdzīgas tiesības, kas bija skumji, kad neuzrunāja žurnālistus un apmeklētājus un pat nepiedāvāja, nepajautāja, vai mēs, pieņemsim, gribam veikt video un audio vai audio ierakstus, kas principā ir skumji, jo noderētu priekš kanāla šāds paraugs tiesas būtu bijis, manuprāt, ļoti labs, gan arī parādīt to, kā civil process tiek tiesāts no prasītāja puses, no tās puses, kas tiek tā kā apsūdzēta kaut kādā brīdī vai kaut kādā nekompetencē un tam līdzīgi. Bet šeit bija svarīgs aspekts tas, ka it kā ir valsts vara, kas tiesājās pret uzņēmēju, bet tiesnesis parādīja to savu neatkarības vietu. Protams, es esmu Bunkas lietā arī redzējis to, ka viens tiesnesis var būt ļoti dažāds vienā lietā. Un arī Bunkas lietā Sigita Tolniece ir viens, kad viņi vienkārši perfekti var redzēt, vai cilvēkam viss ir kārtībā dzīvē, viņš ir atpūties un viņš arī tiesā atbilstoši tam, kā tam jābūt. Un ir dienas, kad varbūt cilvēks ir noguris un emocionāli saguris vai kādi citi iemesli tam ir, un viņš tiesā savādāk. Un no cilvēciskā faktora tas ir absolūti normāli, bet ja mēs skatāmies no likumīgā faktora, tad tas nav pareizi īsti. Bet ir tā kā ir, vai ne? Bet, ja būtu ļauts filmēt, es būtu īstenībā riktīgi priecīgs, jo tas man tā šķiet būtu labs paraugs par to, kā tiesnesim ir jāstrādā tiesā un kā tas būtu pareizi. Bet, jāsaka atkal, ir tā kā ir un cerams, ka 24. septembrī, kad iešu uz turieni, tad varēs atkal paklausīties un saprast, kā tad tas ir citā tiesas sēdē, kas ir jau pēc kaut kāda noteikta laika. Jo, principā, kur aizsardzības ministrija negribēja, lai šo tiesu pārceļ uz citu laiku, sīkumaini iemeslu dēļ, principā, tad tiesnesis teica, ka visiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām, un otrai pusē arī pašiem prasītājiem ir jāiepazīstās ar tikko iesniegtiem dokumentiem, un tam ir vajadzīgs laiks.
Un viņi arī sākotnēji jau varēja redzēt, ka saprat, kad prasītāja advokāts ir mainījies, vai viņiem tur kaut kas mainījies, un ka viņš nebija līdz galam sagatavojies, līdz ar ko viņš varbūt tur kļūdījās vai bija nepilnvērtīgs, kur salīdzinoši ar aizsardzības ministrijas pārstāvjiem tur bija viss vienkārši čotka, tā kā pa pulkstentiņu. Bet tiesnesis šoreiz super. Ļoti, ļoti patīkami pārsteigts, lai gan es nepazīstu tiesnešus ļoti daudz, bet tomēr šis bija tā kā medus uz maizītes priekš manis pastīties, kad ir tiesneši, kuri arī šādi var tiesāt un tiešām godprātīgi un taisnīgi, un neskatoties uz to, ka tie ir arī valsts pārstāvi kaut kādā otrā pusē, un arī neskatoties uz to, kad var redzēt, ka viens no tiem aizsardzības ministrijas advokātiem ir ļoti pieredzējis un cilvēks, bet tas, ko es viņām pamanīju, ir tāda augstprātība. Bet būs fragments, kurš ir nofilmēts no šīs tiesas sēdes pirmsākuma, pirms viņa sākās, jo kamēr tiesas sēde nav sākusies, ir laiks, kad var filmēt. Un prasītāja puse nāca piedāvāt izlīgumu valsts aizsardzības ministrijai, un tur jūs redzēsiet, kā aizsardzības ministrijas viens no šiem it kā viedajiem, gudrajiem advokātiem burtiski necienīgā veidā atšoja. Lai gan man tā šķiet bija viņa tāda ļoti liela kļūda, jo šo tiesas sēdi arī pārcēla, tāpēc, kad aizsardzības ministrijas pārstāvis it kā uzstājīgi gribēja, lai šī tiesa turpinās tiesas sēde, kur tiesnesis bija par labu likumam un par labu tiesiskai vienlīdzībai, par ko principā ir mans šis kanāls. Tā kā noskatieties video līdz galam, un jūs redzēsiet arī to mazo fragmentu, kur es nofilmēju, kā tad bija, kad pienāk prasītājs piedāvāt izlīgumu un kāda ir šo advokātu sadarbību vai pretīm nākšanu no valstiskās puses. Es nesaku, ka visi viņi tādi ir, bet acīm redzot, mums ir arī šādi cilvēki. Paldies! Prasītājiem parasti ir, ka prasības pieteikums tiktu izskatīts. Tāpēc mums jāatliek lietas, sakiet lūdzu. Kas tā lūdzu? Vai nav jāpēc tiesas sēdi, mēs palūksim atlikt lietu. Un tad jūs 2 mēnešus atliekāt no brauksmēs. Jūs iespējams atsauksiet. Nu, kas jums traucē šobrīd to izdarīt? Nē. Es vienkārši gribu kaut ko. Nu, kā labāk ir atsaukt prasības pieteikumu? Jā. Tas ir, es domāju, paša doma. Atsaukt prasības pieteikumu. Mēs nevaram atsaukt, es Es nevaru, teiksim, arī izteikt kādu viedokli, līdz man klients nav izteicis vēlmi izskatīt šo pilnīgi nepamatoto prasības pieteikumu. Nē, tam es piekrītu. Es visam piekrītu. Es visu saprotu. Es jūsu situāciju saprotu, savu klientu situāciju saprotu arī centra pozīciju kā tādu. Vienkārši šodien liederības nav tādas šis te tiesības. Kāpēc jūs tā domājat? Ok, labi. Nē, es vienkārši, es parasti gribu ātri, vienkārši netīvi. Lūdzu, tas ļoti vienkārši. Jūs visas Es tādas nevaru šo, lūdzu. man vēl nav tāds kārtas, diemžēl. Tāpēc es tā. Es gribu vienkārši, lai centri, lai visiem ir objektīvi labi. Nevis. Bet, nu jā, tas nav labi. Bet kāds jūs priekšlikums lūdzu? Priekšlikums pušu samierināšanas nolūka aplūku lietas izskatīšanu. Šo lietu tā vai savādāk padarīt, pieskaņot tai otrajā lietā, 22. gada lieta, līdz ar to jums pa lielu nav jāvingo šajā lietā, jo šī tiesvedība, nu, ja būs izbeigts līgums, tad kāds darbība jau nav. Nu, ja būs izbeigts. Tāpēc tikai no tāda